to prieku, par plaukstošiem pumpuriem, par plaukstošiem cilvēkiem, par laimīgiem cilvēkiem, par smaidīgiem cilvēkiem. Ir tik daudz iemeslu, lai varētu papriecāties. Kad es redzu, ka jauns vīrietis ar tādu mīlestību skatās uz savu sievu, es arī esmu laimīga. Ļoti. Es esmu bijusi laimīga. Es arī tagad esmu laimīga. Nu, jaunībā tā laime, protams, saistās ar mīlestību, ar vīrieti. Man tas viss ir bijis. Agrā jaunībā, staigājot pa kāzām, skatoties uz to teātru un izlikšanos, es sev noteicu, nē, šito man nevajag. Un tad mans papiņš, jā, vēl joprojām papiņš, viņš teica, ka es nezinot, ko es gribot. Es teicu, es zinu gan, es gribu tādu, kas nepīpē, nedzer un apkārt nebizo. Nu, kaut ko piemirs, jo tik jauni cilvēki visus jau nevar apvērt. Nu, cilvēks visus nekad nevar apvērt. Un tad es Dievam palūdzu mīlestību, nevis tā teātri. Un es viņu satiku, izbaudīju un saņēmu. Nu, tā varbūt tikai vienreiz mūžā, un to vajag novērtēt. Es nerunāju par dzīves grūtībām, tādas mums bija. Un ticiet man, slims vīrs ar vēzi, nav nekāda izklaida. Un šodien es zinu ģimenes, kur ir šī slimība, un kur sievām nav viegli, jo vīram ar slimību ir bail. Un ko tad viņš dara? Viņš krīt virsū sievai. Kur te viņa muks? Viņa ir tepat. Tas tāpat kā bērnu pusauģi jau arī vairāk tām mammām krīt virsū, jo viņi jau nevar aizbēgt. Tas ir viņas bērns, kurš ir dosmīgs. Nu, noteikti jau uz kaut ko citu, bet uz mammu var izgāzt. Un kur tu viņi beigs? Nekur. Bet vienu lietu var pateikt. Dusmas un šādu dusmu izgākšanu uz cilvēku, kurš to nav pelnījis, un vispār arī, ja ir pelnījis, nevajag vairo vēžu šūnu augšanu. Tas tikai padarīs šos cilvēkus vēl slimākus, un viņiem sāpēs vēl vairāk, un viņam visādas ligas lips klāt, jo paši to piesauc. Mums iedod slimības, ar kurām jātiek galā. Mums iedod slimības, ar kurām ir jāsadzīvo. Bet nav visai pasaulē tas jāstāst ne telefonā, ne uz ielas, jo ir 3 lietas, par kurām nepļāpā ar svešiem cilvēkiem. Tā ir nauda, tā ir veselība un ģimene. Tad mīlestība. Ja kaut kas jums nepatīk otrā cilvēkā, tad ejiet runājiet ar viņu. Vai kā itālietis to dara, nosviež 2 šķīvus pret grīdu ar blīkšķi, un tad vīrietis dzird. Ne jau katru dienu, protams. Tā šad un tad. Tā nedzirdēšana ir bēgšana no problēmām. Tā skriešana uz ārzemju ceļojumiem arī ir bēgšana no problēmām, jo tās ir 10 dienas vai nedēļu, ka tu aizbēdz, un es kāpēc atbrauc atpakaļ, un tu esi slims. Un tev ir visādas ķibels. Tātad tu to visu aizvedz līdzi un vēl atvedz atpakaļ. Tas neko neatrisina. Runāt vajag. Bet nevar jau runāt ar tukšu gaisu. Un nav jēgas runāt ar dzērāju, par ko mums viņi gan liek tā ļoti saudzēti, jo tas priekšstats par alkoholiķi ir tas, kas guļ grāvī apčurājies. Nē. To var redzēt sejā arī tiem uzvalkos un šlipsītēs. To nevar noslēpt, bet mums slēpj. Vai dieviņu vēl diagnozes ir, un tik nabaga slims, kad viņš jāpumpē slimnīcā. Nu, ieņem arī amatu dažlaps, un dažlaps pat saimā sēž. Bet paskatieties uz viņu acīm. Jā, arī starp mediķiem ir dzērāji. Ar viņiem var bērnus biedēt. Viņi jau sevi neredz. Bet kāpēc tie, kas par to atbild, viņiem darba dod slimnīcās, to es vēl šodien nesaprotu. Laikam paši tādi, kā gan citādāk.
Jo izskatās, ka tā problēma mums Latvijā ir, kad kaut kurā pirkstiņā gribi visi savējiem. Nu, tad būs jākož visā rokā, ja ar pirkstiņiem nepietiek. Alkoholisms mums ir sasniedzis tādu līmeni, un taisam, kuri ir tie, kas nebalso Saeimā? Nu, noteikti tie, kas paši to dara. Sievietes ceļ trauksmi, jo nu jau ir par trauku. Nu, no rīta jau vēl pēc cilvēkiem kaut cik izskatās, bet pienāks mirklis, jā, arī sievietes dzērājs mums ir daudz. Un arī viņas neguļ grāvjos. Vēl ne. Bet degradēties var ļoti ātri. Cilvēki zaudē cilvēcību. Un paiet laiks, un no tā cilvēka tur nekā vairs nav. Tad padomājiet, vai vajag mums alkoholu tirgot brīvdienās, svētkos? Un gluži vienkārši policijai lielākas algas jāmaksā. Un ieguvēji mēs būsim visi. Kāpēc gan jāpieceļās? Kāpēc ir jābojā savu veselību, ka iedzert var arī tīru ūdeni un tēju, un nav tas draņķīgais šampanietis, kurš noteikti nav šampanietis. Tas ir tikai kaut kāda susla un spirts, lai būtu grādi, un gāzi pielikt klāt. Un tie, kas to dzer, viņi māni sevi un bojā savu kuņģi. Tur jau ir tā lieta. Mēs paši bojājam savu veselību, kas ir visdārgākā lieta uz pasaules. Un ko tad? Ētas kuņas jāņem ārā. Ko tad, ja tā akna vairs nevar? Donoru nepietiks. Tā ir mūsu atbildība, kā mēs nodzīvojam savu mūžu, un neviena cita. Nu, ērtāk jau būtu, ja būtu kāds cits vainīgs, kā to mēģināja iestāstīt, un vēl tagad daži labi zīlnieci, daži labi dziednieki. Nu, kāds pieprasījums, tāds piedāvājums. Paši esam vainīgi, un neviens cits. Paskatieties godīgi sev spogulī, un pārstājiet visus valcīt zem tepiķiem. Nu, jau vairs nevajag. Pārāk acīm redzama viss ir. Nu, maskas ir kritušas, lai dzīvo brīvība. Atā.